Jau tūdaļ redzēsit, ar ko atšķiras populārākais un lielākais crossovers no Dacia. Un kas var palīdzēt labāk nekā pilnpiedziņa? Es varu ieteikt, ka vislabākais materiāls, ko mēģināt dabūt zem riteņiem, neapšaubām ir kaut kādas segas, veci mēteļi vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Un tas ir ļoti zaļi starp citu, vai ne? Kad tu to mēteli vairs nevar vilkt mugurā, tu viņu izmanto šādām nolūkam vēl, vai ne? Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Šodien Tavs Auto TV tuvāk aplūkosim divus uzticamus Rumānijā dzimušus spēkratus, kuru dzīslās plūst franču asinis. Ar Dacia Duster esam pazīstami jau labu laiku, un praksē nereiz vien pārliecinājušies par šī auto spējām un izturību. Līdz šim Duster Dacia piedāvājuma klastā bija lielākais un, arī zani runājam par Latviju, populārākais modelis. Tagad, vismaz izmēru ziņā noteikti, tam ir jauns konkurents – Dacia Bigster. Lai tuvāk iepazītos ar šo modeli, kā viesi un mūsu ekspertu šajā stāstā esam aicinājuši vīru, kurš jau daudzus gadus ikdienā brauc ar Dacia. Arī Tavs Auto TV pirms 4 gadiem kopā ar viņu izmēģinājām iepriekšējās paaudzes Duster. Ingmārs Līdaka pēc pārtraukuma atkal atgriezies lielajā politikā Saeimā, taču daudziem atmiņā joprojām ar darbošanos Rīgas zoodārzā, un viņš joprojām uztur sevi formā dabas aizsardzības un izglītības jautājumos. Tā kā pirku to Daciju, tad man mežanieki teica, muļķis tāds, vairāk par 100 000 tu nenobrauksi. Aizbrauc pa taisno bez servisu uz tehnisko apskati, man tur izpurīna izkratu. Beigās saka, Lidas kungs, uz tikšanos pēc 2 gadiem. Es saku, kāpēc ne pēc gada? Pats jau jūs pielēmāt tā. Man nebija neviena aizrādījuma, un līdz ar to iedevu tehnisko apskatu uz 2 gadiem. Tas pie 100, gandrīz 50 000 nobrauktiem, tas ir patīkami, vai ne? Ar ko tad Bigster atšķiras no Duster? No priekšpuses tas ir visnotaļ līdzīgs savam mazākajam brālim, taču patiesībā tas ir krietni lielāks, par 23 centimetriem garāks. Un tas ir arī pirmais C segmenta SUV Dacia vēsturē. Tehniski tas ir izstrādāts par pamatu ņemot Renault CMF-B platformu. Es esmu savā Dacijā braucis uz Čopi un domā, ko tu tur telti tur taisīs, vai ne? Ielikt madrats. No rīta bija ļoti grūti izkāpt ārā, iztaisnot kājas. Šeit es esmu pilnīgi pārliecināts, ka varētu gulēt kā susurs un no rīta būt ar taisnām kājām. Jo, tomēr šis pagarinātais variants, viņš tajā ziņā te ir acīm redzami, kad ir arī, teiksim, nolaistie sēdekļi, viņi arī tomēr tādu līdzenāku to virsmu rāda nekā, teiksim, vecie Dacie. Bigster vizuālās aprīces, kā redzam, ir robustas. Masīvām markām, te ir vertikālu degunu, radiatoru režģi. Līdzīgi kā Duster, arī šī automobīļa apdarē no sāniem, riteņorkās, arī buferu apakšdaļā ir izmantots speciāls no ārpuses nekrāsots materiāls Starkle. Tas ir radīts izmantojot pārstrādātus materiālus, ietonējot tos vajadzīgajā krāsā, tādējādi pat, ja to noskrāpēsiet, tas īsti nebūs redzams. Bigster arī pieejams jaunas krāsas, kā piemēram šī indigo zilā un pat 19 solu vieglmetāla diski. Un jā, tagad atšķī pieejams arī elektriski atveramas bagāžas nodalījuma durvis. Jo tev tā mašīna ir tāda, teiksim tā, vienkāršāka un prastāka, jo viņa ir saimniecībā noderīgāka. Ja? Šinī es nezinu, vai malka vestu mājās, vai ne? No meža. Jā, man būtu mazliet žēl, vai ne? Ka kaut ko nenoskrāpē, bet es domāju, ka tas jau arī, tas ir laiku pāriet. Ja, tas bija tā kā man zooloģiskajā dārzā kādreiz nopirka jaunu L200, vai ne, un tika pucēta, un kad tikai tur kādu krūmiņu nenoķer vai ko, un pats garāžas priekšnieks paņēma un ar sānu pa sētu nobrauca. Pēc tam tā mašīna visiem mežiem krūmiem līda cauri, nekāda problēma. Ja. Salonā, kā jau budžeta klases auto, galvenais uzsvars likts uz praktiskumu. Jā, durvju apšūmi ir plastmasīgi un arī sēdekļi nav apšūti ar bifeļādu, bet tos ir viegli kopt un tīrīt.
Aiz stūres atkarībā no versijas 7 vai 10 colu digitālais instrumentu panelis, bet šeit pa vidu jau bāzē 10,1 colas multimediju displejs, kā uzticēta galvenā funkcija un parametru kontroli. Interesanti, ka atkarībā no aprīkojuma līmeņa mainās viduskonsoles dizains. Mūsu auto ir top komplektācijā, un tam ir šāda te augsta viduskonsole ar roku balstu, dzesētāju nodalījumu, indukcijas lādētāju telefonam un plašu mantu glabāšanas vietu. Man pašam vecajā Dacītē nekāda tāda navarota nav, ja, bet kas man, protams, priecē, man arī jau tūlīt 60 gadi, un ir tas, kā saka, garās rokas sindroms, ja, ka man vajag brīvlis, ja. Un tāpēc man ļoti patīk, ka tur ir arī tas pats spidometra rādītājs, vai ne? Ka tie burti un tie cipari ir tādi, tur tiešām brīvli nav kabatā jāmeklē, lai pateicu, ka tu pārkāp vai nepārkāp ātrumu, ja. Un stūri ir ļoti viegla, un man tiešām tāda iespējas ir, neesmu mērījis, man tāda sajūta ir, ka viņi ir lielāka, un līdz ar to tāda drošāka tā sajūta vadot, vai ne, ka tā mīkstāk, vieglāk arī vadās, ja, tā līdz ar to, protams, pie jauniem te slēdžiem un kā viņi mazliet ir varbūt pamainījušies, bet ideja jau ir pilnīgi tā pati, vai ne, tā kā līdz ar to problēmas iejusties šajā te automašīnā nebija nekādas. Galvenā atšķirība starp šiem diviem auto ir ne tikai to izmērā vai komforta aprīkojumā. Bigster ir pirmais Renault grupu modelis, kurš ticis pie pilnībā jauna Hybrid 155 dzinēja. Tas tiek ražots Horsa rūpnīcā Valladolidā, Spānijā. Šajā spēkiekārtā apvienots 107 zirgspēku 4 cilindru benzīna dzinējs, 2 elektromotori, 50 zirgspēku motors un augstsprieguma starteres ģenerators, kā arī 1,4 kWh akumulators un automātiska elektriska pārnesuma kārba. Tā ir 4 pārnesumi iekšdedz dzinējam un arī 2 pārnesumi elektromotoriem. Jāsaka, ka motors ir gana ņiprs un dinamisks, tajā pašā laikā pateicoties uzlabotai efektivitātei. Tas ir par 6% taupīgāks par Hybrid 140 dzinēju. Te vēl piebildīsim, ka Bigster spēj pārvietoties pilnībā elektriskā režīmā līdz pat 80% pilsētā pavadītā laika. Turklāt šis automobilis vienmēr tiek iedarbināts pilnībā elektriski. Kopumā Bigster tiek piedāvāts 4 dzinēju un piedziņas versijās, un starp tām atradīsiet arī manuālo pārnesumu kārbu un 4x4 piedziņu. Droši vien, ka šis ir Latvijas vajadzībām daudz labāks variants nekā tīrais elektro, vai ne? Jo tomēr ar to elektro ne visur tās uzlādes vietas ir, un reizēm arī tomēr tie attālumi ir pietiekoši lieli, lai kaut kur ceļā paliktu. Šis ir variants, ar kur tu ceļā nepaliks visticamākais. Kā apgalvo Dacia pārstāvji, šis zīmols vēl joprojām nav mainījis savu nostāju un savu saukli. Labākā cenas un vērtības attiecība. Protams, ja mēs salīdzinām ar pirmajam Dusteru, kurus iepazinām 2010. gadā, šis auto ir te uz pusi dārgāks. Bet paraugieties tuvāk, kā mainījusies auto iekšpuse un arī dizaina vaipste. Dacia šo gadu laikā no primitīva spēkrata pārtopot par mūsdienīgi aprīkotu braucamo praktiskiem auto lietotājiem. Paldies, ka šoreiz skatījāties, jau drīz tiekamies atkal. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.